Esiet sveicināti! Avio pārvadājumi nenoliedzami ir ātrākais transporta veids. Tomēr retais, pat vispieredzējušākais pasažieris būs pamanījis, ka lidmašīna lidojuma laikā bieži vien nelido pa taisnāko ceļu no punkta A uz punktu B, bet gan, ja varētu tā teikt, zigzagā. Tam par iemeslu ir katras valsts gaisa telpas aeronavigācijas sistēmas fragmentācija. Tas savukārt paildzina lidojuma laiku un rada sastrēgumus pat gaisa telpā. Lai uzlabotu drošumu standartus un kvalitāti, kā arī optimizētu caurlaidību un samazinātu aizkavēšanos, Eiropas komisija izdeva regulu par gaisa telpas funkcionālo bloku izveidi, jeb gaisa ceļu izveidi, kam netraucē konkrētas valsts robežas. Šobrīd Eiropā izveidojušies vairāki šādi bloki, kas aptvēruši visu Eiropas Savienības un asociēto valstu teritorijas. Arī Latvija un to pārstāvošā valsts akciju sabiedrība Latvijas gaisa satiksme kopā ar Norvēģiju, Somiju un Igauniju ir iestājusies Ziemeļa Eiropas funkcionālajā gaisa telpas blokā. Veidojumā tiek izskatīti un risināti ļoti daudz pārrobežu jautājumu starp šīm te valstīm, kas ļauj mums no vienas puses paaugstināt aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, un kas arī būtu jāmin, ir brīvo maršrutu vai brīvo ceļu izveidošanu starp šīm te valstīm, kas arī ļaus gan paaugstināt drošumu, gan arī paaugstināt ekonomisko efektivitāti. Ir aprēķināts, ka Ziemeļa Eiropas funkcionālā bloka izveide no 2012. līdz 2025. gadam avio industrijai dos 340 miljonus eiro lielu ieguvumu, bet mums pasažieriem īsāku un drošāku ceļojumu un, protams, lētāku avio biļeti. Jau rīt Latvijā par noteiktu ceļu posmu izmantošanu kravu pārvadātājiem būs jāmaksā jauna nodeva – eiro viņiete. Nodevas ieviešana vairākas reizes tika atlikta, taču šoreiz Latvijā eiro viņiete tiks ieviesta. No šī gada 1. jūlija Latvijā tiek ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kur būs jāmaksā pa Latvijas galveno valsts autoceļu lietošanu, tās ir mūsu galvenās maģistrāles. Un šī autoceļu lietošanas nodeva ir jāmaksā par pārvietošanos ar kravas transporta līdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonām. Attiecīgi ir izveidots īpaša interneta vietne, kur praktiski nepārtraukti varēs samaksāt šo nodevu un uzreiz arī sākt lietot Latvijas autoceļus. Papildus autopārvadātāju ērtībām mēs šobrīd slēdzam līgumus ar degvielas uzpildes staciju tīkliem, lai šo nodevu varētu samaksāt arī skaidrā naudā šo degvielas uzpildes stacijās konkrētajās vietās. Tikmēr paši autopārvadātāji nav mierā ar jaunpienākušo nodevu, jo šis galīgi nav īstais laiks, lai uzliktu papildus slogu industrijai, kas izjūt Krievijas ekonomikas bremzēšanos un kravu plūsmas samazināšanos. Tas lēmums ir pieņemts, neskatoties uz mūsu iebildumiem. Nav gatava valsts līdz galam, lai šī sistēma darbotos pietiekoši operatīvi. Jā, ar internetu nav problēma, un arī CSDD pārstāvniecībās, bet, diemžēl, lielāko tiesu, kas saistīts ar robežu šķērsošanu, īsti skaidrības nav. Nav zināma šī procedūra. Protams, mums arī nav skaidrs, kādā veidā, kur arī šie līdzekļi aiziet. Diemžēl šie ceļi tādi, kādi viņi ir. Nav pārliecības, ka arī līdzekļi aizies ceļu sakārtošanā. Finansējumi pārvadātājiem ir smagi šobrīd, lai varētu nosegt šos papildus izdevumus. Mēs visi, protams, vēlamies braukt pa labiem ceļiem, un ja no eiro viņietes iegūtā nauda tiks tālāk ieguldīta ceļos, jādomā, ka arī autopārvadātāja attieksme pret to mainīsies uz pozitīvo pusi. Šomēnes Latvijas dzelzceļš ir pabeidzis darbu pie jaunbūvētas Liežu ceļa Rīgā, kam dots nosaukums 301. ceļš. Lai gan šis posms ir tikai nepilnu kilometru garš, tam ir ļoti liela strateģiskā un ekonomiskā nozīme Rīgas brīvostei. Šīs Rīgas krasta jauda ir ap 7–8 miljonu tonu gadā, kur no Brasas stacijas mēs negriežam pa kreisi uz Rīgas krasta, bet pa taisno pa labi uz Kunziņu salu. Tas palielinās mūsu jaudas, apkalpojot Kunziņu salu līdz par 5 miljoniem tonu kravu gadā. Agrāk, lai dzelzceļa kravas nonāktu pie Kunziņa salā bāzētajiem uzņēmumiem, no Brasas stacijas tās tika vestas gandrīz līdz Vecrīgai uz Rīgas krasta staciju, un tad ar manevru lokomotīvēm vēl vairākus kilometrus līdz galamērķim. Tagad kravas līdz galam aizvilks pa taisno ar maģistrālajām lokomotīvēm. Attīstot un izveidojot šo sliežu ceļu,
Mums dzelzceļa kapacitāte izdosies dubultot, ja šobrīd tie ir 2 vilcieni, kas tiek apkalpoti diennaktī, tad tie būs 5 vilcieni diennaktī. Un arī šiem termināliem būs iespēja attīstīties līdz vismaz 12–13 miljonu tonām gadā. Ik viens šāds dzelzceļa rekonstrukcijas projekts ir ļoti nozīmīgs, lai attīstītu ostu konkurētspēju, lai palielinātu iespējamās kravu pārkraušanas kapacitātes. Un tāpēc šis tiešām ir viens no tiem projektiem, kas palīdz attīstīties Rīgas ostai un Kundziņas salā esošiem termināļiem. Nākotnē mēs plānojam kopā ar Rīgas brīvostu vēl vienu pagriezienu. Mēs strādājam tagad pie projekta saskaņošanas. Principā tas vēl arī palielinās Kundziņas salas kapacitāti. Jaunais 301. ceļš jūtami atslogos Rīga krasta staciju, kas savukārt ļaus rīdzniekiem un tās viesiem daudz vieglāk nokļūt Andrejsalā, kas jau kļuvusi par iecienītu atpūtas vietu daudziem no mums. Visu labu!